Čau visiem 24. gada sezonā. Pagājušā sezona tā arī īsti nevienu video neuztaisīja. Godīgi sakot, vienkārši kauns bija. Nezinu, no sevis no kaut kā. Nu, tad šogad mēģināsim tikt galā ar sevi un to kaunu. Nu, pagājušā sezonā viss kaut kas notikās. Un sezonas beigās mēs iegādājāmies jaunu korpusu. Un šajā video mēs parādīšu, ka šī ir tā jauna laiva. Jaunais korpus. Jā, te vēl uz līmēm palikusi. Līme jānoplēš. Bet, jā, viņi ir īstenībā daudz mazāk. Nu, šauruma ziņā un tā nekā iepriekšējais. Un, jā, te mazāk vietas iekšā ir. Bet, nu, es ietilpstu. Un, jā, nu šodien mēģināsim pamodināt no zemes miega motoru. Viņš vēl nav vispār kustināts. Tad, nu, noņemsim šitos te pribambasas nost. Iesim mēģināt šķilt klāt, ne? Elektrība aiziet. Masa. Un, nu, mēģinam. Esam dzīvi. Jā, tā jau motors šķiļās, tā jau iet. Un rītā jau iesim uz ūdeni, provēt šo korpusu, jo es neesmu braucis ar viņu vispār. Un šajā galā īsti šī ražotāja korpus nav figurējis un pilnīgi nav nejausmas, kādā laiva iet. Brauc, vadās, neko es nezinu. Un jā, tā jau tiekamies rītā. Rītā ņemšu tā līdzi uz treniņu. Parādīšu plus mīnus kaut kā notiek kaut kā treniņu. Nesolu, ka būs garš treniņš, jo es saku, es neko nezinu, kā varbūt man kaut kas nepatiks, ko vajadzēs mainīt, un tad, ko varēs varbūt tikai izmainīt garažā. Bet jā, un tajā tiekamies rītā. Čau, labrīt! Cik nu labrīt, jau ir labdiena. Pulkstenis ir 2. Mazliet vēlāk nekā mēs bijām plānojuši, izgāja, salikāmies un jā, ka tagad esam visi gatavi. Gatavi doties uz to krāsmēlu, mums te Liepājā tāds vējiņš, diezgan tāds prāzmains, bet, nu, cerēsim jau uz to labāko. Nu, esam atbraukuši mūsu treniņu vien, Liepājā šeit. Vienīgā vieta arī, man liekas, kur laivas arī ielaist Liepājā. Un tāds, viss vējiens, tas vējš jau stiprs tā brāzmājiem. Laikam nav tādi perfektākie laikapstākļi priekš savu pirmā treniņa laivu, ko es vispār nezinu. Bet, nu, zin kā, kaut kad jau jāsāk. Jā, teica, brāli darbojās. Aiet, lai es laivu lejā. Likt visu kopā un jau jāsāk braukt. Es vai nedzirdu, kā brāzmu puršu. Uztaisīs desēšanas trupu. Viņi beigās parīs uz depo. Neko, taisiet, mil motoru. Motor stūr, lūdzu. Es nevaru noturēt to laivu. Nu, čau, esam apakaļ garažā. 2 dienas vēlāk esam apakaļ. Tu man te bišķi nokrit, tad tā kā daudz nedabūju redzēt no treniņa. Un īstenībā jūs varētu, nezinu, komentārā ierakstīt vai kaut kā tā pastāstīt, cik sīkāk jums īstenībā arī interesē, jo varbūt jums tur vispārēji, varbūt ļoti detalizēti gribat. Tā kā tas man noteikti palīdzētu, lai es zinātu, ko rādīt, kā rādīt. Bet jā, pat pašu treniņu runājot, es tā reku parādīšu, man ir viena problēma. Ko es saskāros, ko mēs tagad mēģināsim labot, un te jau nākamajā treniņā skatīsimies. Tātad šeit nav daudz vietas, nekā redz, un man sanāca tā, ka es laidu vaļā gāzes pedāli, kas ir tur kaut kur. Laidu vaļā gāzes pedāli, griezu stūri, un man šī te vieta, kur roka bija, man tā kā cēls iesprūd starp stūri, roku, un jā, viss tā. Tad celsim augšām pašu stūršu to te stienu ar cerību, kad
ar cerību, kad būs labāk un neķersies man tā kāja tur. Un savādāk tas ir tā bīstam laikam jau, kad nevar pagriezties. Jā, un tas laikam arī viss, ko es to varu pastāstīt par savu pirmo treniņu. Jāpierod pie laivas, maz vietas un tā tālāk, salīdzinoši ar iepriekšējo laivu. Bet noteikti tev paņemšu līdzi uz nākamo treniņu, nerādīs tagad, kā mēs te kaut ko ņemsimies. Arī interesē garažas darbi, ieraksta komentāri, kad tos arī, lai es filmētu, lai zinātu, ko rādīt. Jā, tā kā tā, tiekamies nākamreiz. Čau! Čau, nedēļu vēlāk. Izdomāju uztaisīšu garāk tādu video, lai, no tā pirmā treniņa baigi neko nevarēja redzēt. Jā, esam jau uzkraujušies. Jābrauc ielēt degvielu. Un no izmaiņām, jā, mēs salabojām to, kas man nepatika, lai ērtāk braukt. Tehniskas lietas izmainījām. Uzlikām arī tev stiprinājumu tagad tādu, kas, nevajadzētu būt, ka tu nokartīs man, kamēr es braucu. Un tā kā tā. Jā, esam atbraukuši jau uz Krasnolu. Tumjamies nost. Baigi daudz, es tad jau neparādīšu šoreiz. Taisīšos. Rokā. Savāk. Jā.
Nu, čau, esam jau apakaļ garažā. Diemžēl no paša treniņa procesa man tev šoreiz atkal nesanāca neko parādīt baigi. Jo tur, zini, diezgan vēss laukā un cilvēki jau darbojās, es tur negribēju arī vilku garumā pats. Bet jā, var parādīt tagad, izmantošu šo brīdi, ka parādīšu, kā te vispār kas izskatās. Tas pirmais ir gaisa balons, mums jāiet katru gadu tāds tests, kur mēs atkārtojam, kā ir elpot zem ūdens un otrādi jālien ārā. Ir video arī kanālā, var apskatīties vai nu sagaidīt, būs 20. aprīlī, laikam ir plānots šis te tests atkal. Tad atkal noteikti uzfilmēs, parādīs to, kas kā. Bāks, cik te 12 litru vai 13 sanāja. Pats motorīts. Uztaisījām tev tādu stiprinājumu tagad, lai tu nekrīt man te nostrekt. Es nezinu, vai var redzēt. Izskrūvējām skrūvīt cauri. Lādāk. Nu, nebija arī pirmā reize, ka man nolīmējies ar to parasto līmējumu. Tāpēc izdomāju šādu darīs. Mat, diezgan tā frizuli foršu no ķīveres. Jā, parādīs to, ko vēl tā mainījām. Tad panels ir pilnīgi cits, jauns, tāpēc, kad mainījām šo te augstumu, kā stūrstāv, jo bija tā, kad sitās šitie te stūrī sitās kāja ar roku kopā, un tad labo pagriezienu nevarētu labi izbraukt un vispār nedroši. Jā, šādi te izstās iekšā. Es nezinu, vai tur laikam neko nevar redzēt, jo tur ir viens gāzes pedāls un viss. Es nezinu, kāpēc cilvēki domā, ka laivās ir bremzes, bet laivās nav bremzes. Mums ir tikai gāze. Un tad uz to jautājumu, kā mēs bremzējam, ļoti vienkārši to atlaid gāzi. Jā, cerams, es tev mēģināšu arvien vairāk iesaistīt visā, kas te notiek. Un ir doma varbūt uztaisīt video, vispār pastāstīt par savām sporta gaitām, kā es to visu sāku un tā tālāk. Varbūt tev ir kāds interesējušs jautājums, kas tev tieši interesē, arī ierakstīt tepat komentārā vai Instagramā. Jā, un vispār Instagramā tā jau var piesakot, tas ir @niklaus98, es tur noteikti biežāk būšu sastopams nekā YouTube, bet mēģināšu to YouTube arī kustināt, kaut ko rādīt. Bet jā, tā pa lielam tehniskām lietām mainījām šito te motoru augstumu. Mēs viņu regulējam burtiski ar 4 skrūvēm, kā viņš te ir pieskrūvēts. Nolaidām lejā un ir daudz labāk, patīkamāk. Es domāju, ka kādu laiciņu pat varbūt atstāsim šitā, nemainīsim, jo tests arī veids tā, ka vienkārši maina to augstumu, skatās, kā labāk, kā patīk. Bet tagad liekas ļoti, ļoti pozitīvi un patīk šī laiva, teiksim tā, un pozitīvi nosvērts uz šo sezonu esmu. Tā kā, tiksimies tālāk, kaut kādā nākotnes video. Domāju, nākamā nedēļa kā lietas treniņi, tad skatīsies. Vajadzētu šito vēl nokrāsot. Kādus uzlīmes varbūt vajadzētu, bet es šaubos, ka tagad uzlīmes un pakrāsošanas ar nezinu tagad vai skriet jēga. Neskriet, bet nedeg, teiksim tā. Jā, tā kā tā. Labi, tā jau tiekās. Čau!